31. oktobris – diena, kas uz visiem laikiem ir iegājusi pasaules vēsturē, kad āmurs kāda augustīniešu klostera mūka rokās lika atskanēt reformācijas saucienam, ka Dievs taisno grēciniekus vienīgi caur ticību uz Jēzu Kristu. Mārtiņa Lutera sauciens bija sauciens pēc evaņģelizācijas, lai šī Dieva taisnošanas vēsts sasniedz ik vienu cilvēku. Šī ir mūsu iespēja ienest evaņģēlija gaismu vienā no tumšākajām gada naktīm. Evaņģelizācijas nakts 2016. Tā ir mūsu iespēja ļaut draudzes gaismai spīdēt spoži ļaužu priekšā. Evaņģelizācijas naktī mēs vēlamies pārklāt Latviju ar evaņģēliju. Mēs nespējam to izdarīt vieni, tāpēc mēs aicinam kristiešus, draudzes un kalpošanas iesaistīties aktīvā evaņģelizācijā visas dienas garumā. Kā tu vari piedalīties? Padalies ar šo ziņu tālāk un aicini savu draudzi veidot komandu. Mēs esam izveidojuši materiālus īpaši šai dienai, kurus tu vari lietot ar savu komandu, lai aizsniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku jums apkārt. Pēc tam dodies uz cilvēkzvejnieki.lv /evaņģelizācijas nakts un atzīmē savu komandu kartē un redzi citas komandas un vietas, kur norisinās evaņģelizācijas nakts. Tad, 31. oktobrī, dodies ar savu komandu pie cilvēkiem jums apkārt, lai aiznestu viņiem vēstu par Jēzu, un tic, ka evaņģēlijs ir Dieva spēks uz glābšanu ikvienam, kas tic. Kopā mēs varam pārklāt Latviju ar evaņģēliju.